Kristietībā Uildienas asociējas ar Kristus augšām celšanās svētkiem, savukārt senotviešiem Uilā diena bija pavasara saulgriežu laiks, mirklis, kad mostas daba, lai gan lielais vairums Latvijas ģimeņu šos svētkus svin pēc kristietības kalendāra, piekoptās tradīcijas manāms arī mūsu senču paražas. Kuras tradīcijas jūs zinat Uildienās? Kad jāsatās ar olām un zāripina no kalna, kuras būs tālāk aizrunāja. Vairāk nevienu? Par šūpošanos vai odenekošu? Šķūpojas vai vistas visādas nekostu vasarā un tā. Mēs tā kā cenšamies atrast laiku, lai nokrāsotu olas no dažādām dabas lietām, kā piemēram sīpolu mizām. Tā mums tā kā vairāk nekas tāds nav. Lai gan varētu teikt, ka mūsdienās svētki ir komercializēti, vēl ar vienu atrodami tādi, kuri piekopj arī senotviešu tradīcijas. Viena no tādām vietām ir Rīkšķilas novadā esošā brīvā skola, kura lielo dienu atzīmēja pavasara saulgriežu laikā. Kā skaidro šīs skolas folkloras skolotāji, gan kristiešu, gan senotviešu svētkos meklējams daudz kas kopīgs. Jā, tā kā tās tradīcijas tām kristīgajām lieldienām un lielajai dienai ir tā kā, tiešām ļoti līdzīgs. Nekas īpaši tur neatšķirās, tikai tā atšķirība ir tajā, kad mēs atzīmējam dabas mošanos un saules ritējumu, ne tik daudz kā kaut kādu tādu reliģisku piederību. Kādēļ jūs savā skolā izvēlējāties šādas gadskārtas svinēšanas tradīcijas? Pirmkārt, tāpēc, ka mēs esam tautas skola, mēs esam filiāli tautas skolai 99 Baltie zirgi, kas atrodas Drustos. Un līdz ar to mēs turpinām tās pamatvērtības, kas viņiem ir ieliktas, un mēs to darām arī savā skolā. Un, protams, ka saules gada kalendārs ir viens no tām lietām, ko mēs realizējam savā svētku svinēšanā. Un nedaudz arī mācību procesā, tas viss ir tāds pamats, jo mēs visi esam Latvijā, mēs visi esam latvieši, un tad, protams, ka tās latviešu tradīcijas ir arī tās, uz kurām mēs bāzējam to savu mācību procesu un arī vispār skolas tādas pamatlietas. Vai tu zini, kādēļ jūs skolā svinējāt lielo dienu? Lai atdzīvinātu senās tradīcijas. Un ko tādu jūs darījāt? Mēs gājām dažādās rotaļās, mēs gājām tur tālāk pie upītes. Pārsteigta par mūsu senču tradīcijām bija arī Valentīna. Viņa ieradusies apmaiņas braucienā no Austrijas. Valsts, kuru Uildienas tiek svinētas kā Kristus augšām celšanās diena, tomēr viņa atzinīgi vērtē senču tradīciju piekopšanu. Es domāju, ka šīs dienas tradīcijas ir ar īpašu nozīmi, gan šūpošanās, gan spēles ar olām vai sejas mazgāšana. Es domāju, šie rituāli ir svarīgi, bet pieļauju, ka daudz par tiem ir aizmirsuši. Tāpēc ir prieks par tiem, kuri šīs tradīcijas piekopj. Traditional Latvians who celebrate those things and who do it. Brīvās skolas vadītāja Kristīna Uiberta atzīst, esot svarīgi saglabāt savu latviskumu. Tieši tādēļ arī skolā tiek atdzīvinātas senču tradīcijas, jo tikai nododot tās tālāk, tradīcijas neizzudīs. Zana Dāva, Raivis Balodis, Ogres televīzija.